Tas nav īstais islāms. Katru reizi, kad islāmticīgie dara kaut ko, teiksim, mums nepieņemams savas ticības vārdā. Jā, nu īstais, neīstais islāms, īstā, neīstā kristietība, nu to paši ticīgie var definēt un viņu viedokļi atšķirsies šajos jautājumos. Nav jau kāda abstrakta reliģija vispār, nav kaut kāda abstrakta kristietība, abstrakta islāma, bet tieši tā, kā jau sarunu biedri šeit sacīja, reliģijas kalpo dažādiem mērķiem, kā cilvēki izmanto to. Sakrālie teksti ir būtībā resursu avots arī dažādām idejām un praksēm, kuras var būt vardarbīgas, bet kuras var būt arī tiešām mieru un taisnīgumu nesošas, un tas tādā pašā mērā attiec arī uz islāmu. Un vēl jau mums arī jāsaprot mēdīju loma. Mēdī bieži vien ir orientēti uz skandālu politiku. Mēdī ļoti labprāt runā Latvijā arī par teiksim, terorismu un islāmu. Retāk mēs dzirdam varbūt kaut vai islāma ticīgo pieredzi un sajūtas, tā kā mēs šeit dzirdējām kaut kādu atstumtības, svešādā izjūta, kā tas ir Latvijā vai arī vispār, kā islāma ticīgo kopienu jūtās un dzīvo šeit Latvijā. Mediju pasaulē bieži vien orientēt uz to, ko var pārdot uz skandālu politiku, un mēs retāk runājam par to, ka, piemēram, kristīgie fundamentālisti Āfrikā arī ir iznīcinājuši kādus tur islāma ticīgo ciemats un cilvēkus nogalinājuši, vai kas notiek ASV, kur arī kristīgie fundamentālisti dažkārt arī agresīvi vēršās pret abortu klīnikām un tam līdzīgi. Tā kā šeit jau mums jāsaprot, ka jebkurš vēstījums, kas tiek sniegts, kā mediju teorijā nav faktu, ir interpretācijas. Vienmēr jājautā, kas un kāpēc mums kaut ko vēst, un kāpēc tieši tiek akcentēts tas negatīvais, agresīvais. Jā, bet droši vien nav tie mirušie cilvēki Parīzē, tomēr realitāte kaut kāda. Robert, kas ir tie cilvēki, kas to dara? Ticība, brāļi? Es gribētu papildināt, kolēģi, paldies par mediju lomu. Jā. Ir tā, mūsdienās, ka cilvēki domā tā, kā viņiem medijas pasaka, un ja jūs vienkārši iegūglēsiet, jūs atradīsiet hinduistu ekstrēmistus, jūs atradīsiet budistu ekstrēmistus, jūs atradīsiet jebkādus, bet visvairāk ekstrēmistu ir starp, ziniet, kuras reliģijas pārstāvjiem? Starp kuras reliģijas pārstāvjiem ir visvairāk ekstrēmistu, bet par to neraksta neviens mēdījis. Starp ateistiem. Starp tiem ir visvairāk ekstrēmisti. Un to neviens neraksta. Starp reliģiskiem cilvēkiem, starp ticīgiem ir krietni, daudzkārt mazāk. Un tas tik tiešām ir mēdīju akcenta jautājums. Un es gribētu par to īsto, neīsto islāmu pateikt, ka sektas ir vienmēr bijušas, pastāvējušas, ja, un ar savu izpratni par kaut kādu reliģiju, ideoloģiju, un tādas pastāv visur. Un islāmā tāda sekta izveidojās jau uzreiz pēc pravieša Muhameda nāves, Havāriģi, ja, kuri izmantoja Korāna tekstu, daļai izmantoja tieši, lai iegūtu iespēju attaisnot savu kardarbību, savas darbības, kuras bija vardarbīgas. Un šādas sektas ir visur. Vēlreiz es aicinātu izglītoties un saprast, ka ekstrēmismam, tāpat par sevi ir kaut kāda darbība, ja, kurai var jebkādu lozungu vai karogu piekārt klāt pie, starp citu arī komunisms pats par sevi bija tāda, utopiski ļoti jauka un skaista ideoloģija. Tur neviens neteica, ka miljoniem cilvēku tiks nogalināti un nobendēti. Un Maija, es gribētu papildināt jūsu vai mazliet izteikt jums repliku. Es domāju, ka no universitātes loga ir ļoti viegli uzturēt mītu par Eiropas iecietību. Diemžēl tādas vairs nav. Tūlīt, es pavisam īsti brīdi, es ļaušu jums atbildēt, bet es gribētu Klimoviča kungam tomēr vienu jautājumu vēl uzdot, precizēt. Mēs runājam par ateistiem kā lielākiem ekstrēmistiem, un šis būs nedaudz nepatīkama lieta, ko iespējams daudz klātsoši ir dzirdējuši. Oļegs Petrovs, jūsu
kopienas Mans draugs. redzams loceklis, Viņš ir mans draugs. Jā. Un varbūt tiem, kas nav dzirdējuši, protams, tas nav, es saprotu, apstiprināts, ja es nemaldos viss, bet ir liels aizdoms, ka ir no šīs te kopienas vietējās mūsu musulmaņu pievienojies kādam no teroristiskajiem islāma grupējumiem ārvalstīs. Tomēr jūs minējāt 0,0001% ekstrēmismu, tā jūsu kopiena nav pārāk liela, es saprotu, ir vairāk 10 cilvēku. Un, vairāk simti gan, un oficiāli vairāk tūkstoši, bet reāli vairāk simti. No aktīviem locekļiem, ja mēs runāt, jā, teiksim, un šis bija ļoti redzams kopienas pārstāvis, vadītājs, ja nemaldos. Vai tomēr mums nebūtu tomēr tādas pamatotas bažas, es gribētu teikt, raudzīties nedaudz ar aizdomām dzirdot šādas stāstus? Paldies par jautājumu. Iemesli, kur lika Oļegam Imrānam aizbraukt projām no Latvijas un vēl dažiem, ja nemaldoši 4 cilvēkiem kopā ar viņu uz Sīriju, visticamāk ir viņam pašam vien zinām, un tā ir viņa atbildība Dievu un likumu priekšā, bet es vēlreiz atgriezīšos pie tā, ko teica kolēģis par mēdīju lomu, un pie tā, ka karš ir liels izaicinājums. Es pazīstu daudz vairāk cilvēku, kur aizbrauca karot Latvijas armijas formas tērpos uz tām zemēm un piedalīties darbībās ne tikai pret tur kaut kādiem bruņotiem cilvēkiem, un kuri to izdarīja ar citu lozungu, ar tā saucamo demokrātijas dieva pēdiņās lozungu, bet patiesībā viņi to izdarīja naudas dēļ, jo es dienēju kopā ar viņiem Latvijas zemesardzes speciāla uzdevuma vienībā un praktiski visu šo iespēju izmantoju. Es neredzu atšķirības starp šiem cilvēkiem un starp tiem, un mūs neviens nebiedē no tiem, kas tur brauc, bet saka, ka tas ir labi, ka mums tas ir jādara. Karš ir liels kārdinājums. Un ar kādu lozungu piedalīties kara darbībā, vienmēr šie lozungi ir ļoti, kurš tad iet karā ar kaut kādiem sliktiem lozungiem? Tas nekad tā nav bijis. Bet iemesls baidīties mums nav, islāms Latvijā nav problēmas. Mums ir pilns ar problēmām Latvijā. Mums ir zelta tilti, bankas, nabadzīgi cilvēki, kas pamet Latviju. Islāms nav problēma. Tas, ka to mēģina par problēmu izveidot, tā ir mēdīju loma, un mēdīji ir visatbildīgākie par to, ka islāmā nāk cilvēki, kuri tendēti ir uz piedzīvojumiem. Ir daudz cilvēku, kas vienkārši, kur grib karot. Paldies, Vajārs Kalniņš. Es gribēju Klimoviča kungam uzprasīt, lai jūs precizējat kaut ko, ko jūs teicat pašā sākumā, tīpaši tāpēc, ka presi klāt. Vai jūs patiešām salīdzinājat Latvijas karavīrus, mūsu zēnu un meiteni, kas ir uniformā, kas kalpo Afganistānā ar Daesh un ISIS teroristiem? Vai jūs iebilkat vienlīdzības zīmi starp mūsu tautiešiem un ar šiem teroristiem? Šeit jau iezīmējās mūsu un svešā kategorijas. Es domāju, ka nē, noteikti nē. Mūsējie ir krietni sliktāki, tāpēc, ka viņi to dara neaizsargājot savus mājas, kā daži no šiem Daesh teroristiem, kuru acu priekšā ar bumbu nogalina visu ģimeni un kurš iet cīnīties par savu zemi. Es domāju, ka mūsējie ir vienkārši okupanti un daudz sliktāki, kuri iet to darīt tikai par naudu. Un es ar viņiem nesāju viens uzplečus. Es ar šiem puikām sēdēju pie viena galda un šnabdzēru. Zinu, kāpēc viņi tur brauc. Tas ir daudz lielāks grēks, manuprāt.